Nav nemaz tik sen. Tepat pirms Jāņiem mēs rādījām, ka ceļbūves firma Binders pirmie Latvijā un vieni no retajiem, es pat teiktu otrie Eiropā, kas ceļbūves, tātad asfalta klāšanā, pielieto antisegregācijas iekārti. Tāda interesanta mašīnīte, kas samaisa asfalta betonu, kas ir vests vairāk kā 100 km un uzklāja viņu tieši tādu, kā no rūpnīcas viņš ir nācis. Bet tad, kad es uzzināju, ka ceļbūves firma Binders atjauno Ķirbižu muižu pilnībā un kārtībā, tas man bija tā kā mazs pārsteigums. Bet mans sarunu biedrs šobrīd ir Spārīšs kungs, Mākslas akadēmijas profesors, un sakiet lūdzu, ar ko šī muiža būtu tik izcila, lai pie viņas setos klāt, jo Latvijā jau ir tik pietiekoši daudz vietas, kas ko varētu atjaunot, bet kāpēc tieši Ķirbižu muiža? Ķirbīži ir viena no Latvijas 18. gadsimta interesantām muižām. Patiesībā sakot, mēs viņu varam likt blakām Unguru muižai pie Cēsīm, varam likt blakus Kukšu muižai netālu no Kandavas, ko ir restaurējis un, kā saka, šobrīd lieto viens jauks uzņēmējs. Un, cik zināms, Latvijā šobrīd šīs tuvākajās dienās tiek atklāta nulle restaurētā Rūmenes muiža pie Kandavas. Un, jā, tas ir ļoti jauks process, kurā Latvijā gan turīgas firmas, gan turīgi cilvēki individuāli iegādājās šos lielos īpašumus, kuri nekad nav bijuši tikai ēka vien, jo šie īpašumi vienmēr ir bijuši saistīti ar lielu teritoriju apkārt, kuru vairākus gadu simtus iepriekšējie saimnieki ir kopuši, kultivējuši, veidojuši pa savu dzīves un atpūtas telpu. Un šī dzīve nozīmēja tepat ražot, tepat organizēt labības vai produkcijas uzglabāšanu, šeit pat veidot sev patīkamu dzimtai mājokli ar parku, ar atpūtas zonām, un, protams, ka šajā te muižas vidē auga un attīstījās tie Latvijas varbūt muižnieki, kuriem, protams, bija vistiešākais sakars ar mūsu tautu, vai nu dažkārt viņu izmantojot kā darba spēku, bet dažkārt arī sponsorējot, palīdzot iekļūt skolās, palīdzot saņemt izglītību, kļūt par mācītājiem, par skolotājiem, par literātiem, un Fon Aderkasu dzimta, kura šeit Ķirbižos ir jau no 16. gadu simteņa, ir, varētu teikt, šis labais piemērs, kurā pārsvarā ir bijuši mežsargi un mācītāji. Tie cilvēki, kas vienmēr ir latviešu tautai darījuši labu un vēlējuši labu. Un līdz 1939. gadam, kad šeit uzturējās pirms izceļošanas baltvāciešu Fon Aderkasu ģimene, šeit viss bija tādā kārtībā, kā bija izveidojies jau kopš 18. gadsimta vidus. Gan uzcelta ēka ar 2 sānu spārniem, izveidots mansarda jumts, izveidots iekšā krāsnis un kamīni, saliktas grīdas, un, protams, ka šī ēka atspoguļoja to Latvijas vāciešu dzīves standartu, kā mēs šodien sakām, dzīves kvalitāti, kas bija visā Eiropā. Spārīšs kungs, man vairāk interesētu šajā gadījumā, cik nopietni un cik precīzi tiek restaurēta šī ēka arhitektoniski, vēsturiski, un vai šāds jautājums, ko es tagad uzdevu, vispār ir liederīgs? Šis jautājums ir vietā, jo patiesībā sakot, ceļbūves firma Binders ar ļoti lielu pietāti tuvojās šim vēsturiskajam objektam. Ne par velti šeit par uzraugiem ir bijuši Latvijā un ir Latvijā pazīstami arhitekti, kas restaurē ļoti klasiskus arhitektūras pieminekļus. Te ir piesaistīts arī Limbažu muzejs ar saviem speciālistiem un atrastās vērtības. 19. gadsimta krāsnes, apgleznoti 18. gadsimta griesti, autentiskās grīdas, durvis, koka paneļi. Tas viss tiek saglabāts, restaurējot trūkstošās detaļas, izgriežot no koka, piepotējot tos fragmentus, kas trūkst. Ja es pareizi saprotu, tad mēs te varētu runāt par kaut ko līdzīgu, kā Ļeņingradā pils tiek restaurēts. Nē, tas būs pārspīlēti, jo šis mājoklis, patiesībā sakot, ir jau jugendstila laikā, 1900 apmēram 2. 3. gadā, pirms tam, kad latvieši sāk muižas dedzināt. Viņš ir ticis krietni pārbūvēts, ieliekot jaunus paplašinātus logus, saliekot jugendstila durvis, izveidojot tam laikam modernu siltinājumu, kas
protams, nodrošināja mazāku materiālu patēriņu ēku apsildot un nodrošināja tam laikam lielāku komfortu. Un tā kā var teikt, šeit ir sajaukušies kopā 18. un 20. gadsimts. Un tad lūk, no tā visa, kas šeit ir saglabājies un saglabājams, protams, ka īpašnieki cenšas saglabāt maksimālo. Un te nevajadzētu vilkt paralēlis nedz ar Rundāli, nedz ar Pēterburgu, jo šī ir vienkārša caurmēra Latvijas lauku muižiņa. Pirmīt ieminējos par ainavu. Šis ir skaists gleznains Vitrupes upes līkumotais krasts, kurš nav sabojāts bijis padomi laikos ar kādām dižām fermām vai divstāvīgām silikāta ķieģeļu mājām. Tas noteikti piesaistīja uzmanību šiem tagadējiem īpašniekiem, un viņi novērtējot šīs vietas tādu ekskluzīvo, tīro Latvijas ainavā iesēdināto vietu, noteikti ir vēlējušies šo vietu saglabāt tik labi, cik vien iespējams. Bet saglabāt nenozīmē atstāt viņu čūkslājā, pārpurvojušos, ar aizaugušiem meliorācijas grāvjiem un ar nokritušiem kokiem, kuri pāraugot nogāžas šeit tā kā tādā mūža mežā. Parks, kuru veido, prasa noteiktu labiekārtojumu kultūru, jo vienmēr muižas parki tika izpļauti, ceļiņi nograntēti, ielikts iekšā šajos parkos lapenes vai šūpoles vai kāda putnu mājiņa, fazāna mājiņa. Tā ir normāla Latvijas kultūra ainavas sastāvdaļa, kuru fiksēja savos zīmējumos jau Johans Kristofs Broce. Un lūk, būtībā uz šādu tiltu, uz pagātni, iet arī šie tagadējie muižas īpašnieki, tīrot parku, veidojot celiņus, ierīkojot bērniem un viesiem atrakciju laukumu ar īstām 19. gadsimta sākumam raksturīgām atrakcijām, kādas nav nekur, ne pie Ķirsona lido, ne arī kaut kur citur, ne pie barona Minhausena. Patiesību sakot, šeit ir tāda interesanta, autentiska vide, kas liecina arī par iespēju šajā autentiskajā vidē pareizi uzvesties, izjūtot muižas atmosfēras šarmu. Un tā nu diemžēl atkal ir, kad medus muce bez tās darvas karotes nekāda nesanāk. Šajā apvidū latviešu bāleliņi notirgojuši zemes dāņiem, un dāņi ir sataisījušies tepat 1,5 kilometra attālumā uztaisīt tādu kārtīgu cūcību uz 11,000 cūkām. Un vietējiem iedzīvotājiem tas galīgi neliekas simpātiski. Nu jā, es esmu laikam viens no tiem, kas vēl zemi neesmu nopādevis, kurējā ir mantojumā no vectēva, un ir doma šeit dzīvot. Uzzinot ideju par šo cūku fermu, apskatījās dušu, gan izvai pārdot īpašumu. Protams, nē, bet kaut kas bija jādara. Jādara bija, lai šī iecer netika realizēta. Es arī esmu viens no tiem zemes īpašniekiem, kas vēl nav pārdevuši šeit zemi. Un esmu kategoriski pret cūku fermas būvniecību šajā pagastā, jo arī man zeme atrodas īpašā Latvijas teritorijā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Paldies visiem Viļķenes pagasta iedzīvotājiem, kas parakstījās pret šo ieceri un pievienojās manam iesniegumam pret šīs fermas būvniecību. Jebkura darbība, aktivitāte un būvniecība parasti jau cilvēks priecē. Tiek sakārtot vīde, radīts darba vietas, ja par šo te ķirbižu muižas atjaunošanu mēs priecājamies, tad par attiecīgo Nāburgos topošo cūku fermu īpaši. Nē, protams, nepriecājamies. Mans vaļasprieks ir lilijas. Kāds prieks būs gaidīt liliju uzziedēšanu un smaržas, ja tur augšā smirdēs cūku fermas, briesmīgas cūku fermas. Es domāju, ka Latvijā ir krīze, bet to krīzi mēs vieglāk šeit laukos. Mēs esam pārcietuši dažādas, un mēs arī pārcietīsim diez vai 10 darba vietas atsvērs to visu kaitējumu, kas tiks nodarīts upei, Vitrupei, cilvēkiem šeit apkārt, jo neviens negrib. Mēs arī esam sirsnīgi parakstījušies pret šo projektu, un mēs ļoti ceram, ka mūs atbalstīs un sapratīs. Man senči šeit ir dzīvojuši jau gadsimtiem ilgi, un es ļoti ceru, ka nebūs ne man, ne kādam citam jāmaina dzīvesvieta, vai dēļ tā, ka tiks sabojāt šī te lauku idille, skaistā vieta, Vitrupas ieleja, kas jau tāpat ir iekļaut, ir tātad rezervāts, ir šis Vitrupas upes liegums, un es ceru ļoti, ka tiešām tas tiks ņemts vērā, kā tas būtu normāli.
saskaņā ar normatīviem aktiem un visām prasībām. Es domāju, ka Latvijā ir kaut kas ārkārtīgi skaists, un tas ne jau par velti šeit ir tuvumā dabas liegums, un ne jau par velti te ir biosfēras rezervāts. Es domāju, ka daudzi saprot, ka daba mums ir ārkārtīgi skaista un brīnišķīga, un saudzēsim viņu. Man nav nekas ne pret dāņiem, ne pret spāņiem. Un neesmu arī Eiropa pesimists. Bet, ziniet, cūkoties, kā teikt, vecos laikos, davai katrs savās mājās.